Tālāk mūsu ceļš aizvies uz skaisto Saules kalna apkārtni, apmeklējot atpūtas un sporta kompleksu Saules kalns. Šobrīd viens no populārākajiem turistu apskates objektiem Latgalē pirms daudziem gadiem bijis seno latgaļu kulta vieta. Tiem, kuri vēlas izbaudīt Zilo ezeru zemes Latgales īpatnējo skaistumu, saulainā dienā jāuzkāpj Latgales augstienes dienviddaļas augstākajā virsotnē, no kurienes pārredzama plaša panorāma. Pašā Saules kalna pakājē guļ dziļākais ezers Baltijā – Dridzis. Pēc panorāmas apskates sēžamies autobusā un ceļojam tālāk uz Aulēs pagastu. Aulēs pagasts atrodas Latgales augstienes Dagdas Pauguraines vidusdaļā, tās visezerainākajā vietā. Aulēs pagastā ir 15 ezeri. Lejas ezera krastā izvietojusies viesumāja Lejas malas. Ciemiņi tiek sagaidīti ar liepziedu tēju un tradicionālajām latgaļu kļockām. Recepti saimniece gan neatklāja, taču aicina nogaršot. Lejas malu saimnieki zina, kā pārsteigt turistus gan ziemā, gan vasarā. Tāda īpatnība mums ir, ar ko mēs ļoti lepojamies, ka mums ir divas salas, un tas ir mūsu privāti īpašums. Viena saucās Annas sala, otra Artūra sala, mūsu vīra, manā un mana vīra vārdā. Un tagad mēs viņas renovējam, taisām ar visām dušām, ar pirtīm un ar visām labierīcībām salas, un tāpēc gribam dot arī lielu reklāmu priekš viņām, lai mēs būtu tieši ar viņām atpazīstamas, jo tas ne katram dots viesumājā. Un jāreklamējās tieši no tās puses, ar ko tu esi visinteresantāks varbūt. Un tāpēc šovasar gaidu jūs uz Artūra Annas salas, viņas jau strādās ar pilnu atdevi un tur būs labas ērtības, bet galvenais, ka jūs būsiet uz salas. Un mēs jums tur varam saklāt gan vakariņu galdus, gan romantiskos galdus, gan pusdienu vakariņu un brokastis. Mēs mēģinām šim laikam grūtākajam piesaistīt gan mākslu vēl vairāk, kaut ko var radīt jaunu, interesantāku, lai mēs šajā krīzes laikā radītu ļoti kvalitatīvu produktu, lai varētu uzreiz beidzoties krīzē strādāt, un jau mēs būtu jau atpazīstami. Saprotiet? Atpazīstami mēs jau esam 6 gadus strādājot, bet ja mēs radīsim vēl labāku, kvalitatīvāku produktu, tad mēs būsim vēl stiprāki. Konkurence, ko tas nozīmē? Konkurence, piemēram, savā starpā starp viesumāju, mums tāda nepastāv. Jo mūs nav tik daudz, lai mēs vēl konkurētu. Mēs varētu teikt, ka mēs otrādāk mums jāsadarbojās, lai noturētu šeit vairāk un vairāk turistu. Nostiprinās arī Lejas malu sadarbībā ar vietējiem amatu meistariem. Paldies amatniekiem, tiešām strādā no sirds un nekad neatsaka. Gan dziedātāji, gan mūsu cimbalists, gan mūsu keramikas, gan mūsu stabulnieks. Ja viņi ir brīvi, vienmēr brauc un uzstājās un līdz ar to gan ar salām, gan ar māksliniekiem, gan ar kulināro mantojumu. Ar tām vairākām, kā saka, turisma nozarēm, ar turisma produktu mēs mazliet pabīdījāmies. Bet katru gadu vajag atkal no jauna domāt ritini, kurš ir jau izdomāts. Bet ja jūs izdomājat kaut ko ļoti, ļoti jaunu, tas arī vinnēs. Arī viesumāja, kas izdomās kaut kādu perfektu, apskatās vēl objektu savā saimniecībā, viņš arī vinnēs visas viesumājas. Turisma uzņēmējiem katrs gads sākas ar jaunām idejām un arī jaunām iespējām. Pieredzes apmaiņas braucienā gūtie iespaidi šīs dienas izbraukuma semināra dalībniekiem lieti noderēs. Es domāju, ka tas ir noteikti, jo tepat tās jau ir jau dzird, tagad jau dzird, ka ir labi, kad ir satikušies, jau tur var uzreiz tās te laivas vai vēl kaut kāds maršruts uzreiz taisīt, jau sadraudzējās jau savā starpā. Tas ir obligāti jādara, jo tā pieredzes apmaiņa arī, tā kā mums autobusā bija tās runas, kad tāpat gan par tām pašām cenām un pakalpojumiem un viss tas taču ir
ir jāprunājās, kā visu to darīt. Papildus pieredze, protams, ka tu redzi kaut ko jaunu, kaut ko katru dienu kaut kā iepazīsti. Protams, ka ir iespējas kaut ko padomāt un varbūt kaut ko uz nākotni iecerēt. Kas no šodien redzētā varbūt vispilgtāk palika atmiņā? Patika laikam tie klājumi, tie zirgi pārsteidza. Tādi, ka viņu tik daudz un ka viņi tādi smuki. Izbraukuma seminārs Daugavpils novada turisma uzņēmējiem tika organizēts sadarbībā ar Daugavpils novada turisma informācijas centru. Izbraukuma dalībniekiem vienojoties, nākamais izbraukuma seminārs tiks organizēts rudenī.